Mani sauc Janeta Sprūža, esmu logopēde. Klausījos jūs kā vecākus no jūsu pieredzes un sapratu to, ka ļoti daudzas lietas, tās, ko es esmu ielikusi savā prezentācijā, jūs jau paši esat izstāstījuši, tad man sanāks kā apkopojums daļais arī tam, ko jūs jau esat minējuši. Tātad palīdzēt vai izdarīt bērnu vietā. Šīs prezentācijas mērķis ir parādīt atšķirību, ka palīdzēt bērnam un izdarīt bērna vietā, tās ir divas dažādas lietas, ka tas nav viens un tas pats. Jo kāpēc man šis jautājums ir svarīgs? Kāpēc man viņš ir aktuāls? Es rudenī piedāvāju bērniem izpildīt logopēdijas diagnostikas darbu. Tad, kad es saņēmu atsūtītās atbildes, mani mulsināja ne tikai viena, bet diezgan daudzas iesūtītie darbi, jo es īsti nevarēju saprast, kā tagad, kā reaģēt. Jo mans mērķis bija tā, iedot darbu, paskatīties, kādas katram ir spējas, kur nepieciešama kāds atbalsts, palīdzība, un šo atbalstu un palīdzību sniegt precīzi pēc tā, kā nu bērns ir izpildījis, kādas, teiksim, viņam ir grūtības, kādas kļūdas pieļauj. Un tagad es parādīšu tā, šādi. Jā, piemēram, lai jūs saprotat, par ko es runāju, šāds nav tikai viens darbs, šādi bija daudzi darbi. Piemēram, šis ir labots ar korektoru. Ja apskatās, tad jā, viss ir uzrakstīts pareizi, bet vai tiešām bērnam nav nepieciešams kāds ieteikums, atbalsts, lai nevajadzētu pielietot šo korektoru? Nu, šāds jautājums, jā, man radās. Te ir vēl piemēri, jo nav viens. Tātad cits ir labots ar korektoru, cits ir labots iestarpinot ar pildspalvu. Un, jā, tad man ir arī jautājums, vai tiešām visas šīs kļūdas pārlasot bērns pats ir pamanījis un pats viņš viņas ir labojis. Jo skaidrs tas, ka tomēr kaut kāda palīdzība vai ieteikuma ir vajadzība. Un kam tad es tos ieteikumus rakstīšu? Es rakstīšu ieteikumus bērna spēju uzlabošanai vai vecākiem par viņa paveikto. Nu, lūk, tāpēc tieši šis jautājums, kā palīdzēt, lai nebūtu tā, ka izdara tiešām to lāču pakalpojumu un izdara bērna vietā. Es pagājušā mēnesī vecākiem piedāvāju aizpildīt anketu un pajautāju, kā viņi palīdzēja pildīt šo logopēdijas diagnostikas darbu. Kā jūs redzat, jā, paņemšu malais, lai pat arī redzu. Kā jūs redzat, kad tas, kas saistīts ar tehniku, viss kārtībā, tāpēc, kad diagnostikas darbu pildīja no 1. līdz 4. klasei, pilnīgi atbalstu to, kad ir nepieciešama kāda palīdzība, bet šeit ir 47 vecāki atbildējuši, no tiem, piemēram, 16 ir pateikuši, ka viņi ir lasījuši priekšā uzdevumu nosacījumus, vēl 4 ir lasījuši priekšā pašus uzdevumus, 3 ir atzinušies, ka viņi ir labojuši pareizrakstības kļūdas, un vēl rekur, kad ir skaidrots kaut kas, kas netika saprasts līdz galam, un tad šis ir tas mirklis, ka tad, kad es rakstu tos ieteikumus, ko un kā darīt, sanāk, ka es rakstu nevis bērnam, bet es rakstu par vecāka pieļautajām kļūdām vai par vecāku izpildīto darbu, un rezultātā jau, ko mēs gribam, lai bērnam ir labāk, lai viņš iemācās, lai viņš pilnveido savas prasmes un zināšanas, lai viņš attīstās. Nu, lūk. Jo, kā te ir arī uzskatām parādīts, kad visi, lielākā daļa ir saņēmuši ieteikumus, tie, kas ir uzrakstījuši, ka nē, viņi ir daļa tādi, kas ir iestājušies pēc diagnostikas darba. Tā, un šeit arī ir redzams,
kurus no ieteikumiem vecāki un bērni izmanto ikdienā. Kā redzams, visvairāk ir lasīt prasmes veicināšanas ieteikumi, kā arī lasītā teksta izpratnes uzdevumi. Vēlāk, turpmākā prezentācijā sapratīsiet, kāpēc arī šo es izceļu, jo lasīt prasme ir ļoti svarīga prasme, principā kā pamats visām citām mācībām. Jo, lai uzzinātu, saprastu, iemācītos, varētu izpildīt uzdevumus, bērnam ir jāizlasa vai nu informācija, vai uzdevuma nosacījums, lai viņš to varētu izdarīt. Tā, te vecāki ir parādījuši, kad viņi tiešām arī izmanto šos ieteikumus, un gandrīz puse izmanto regulāri, ikdienā, un tad vēl ir pārējie daudz un dažādas varianti, kā nu ir. Ķeroties teiksim, pie lietas, es vispirms apskatīju, kas tad ir mācīties definīcija pēc Tezaura. Tas tātad ir iegūt zināšanas, prasmes, iemaņas, iegūt izpratni, attīstīt un veidot sevi. Un šis viss saliekot kopā ir tas, kad bērns viņš pats iegūst zināšanas, prasmes, iemaņas, viņš iegūst to izpratni, nevis vecāks, bet viņš iegūst izpratni, un tādā veidā viņš attīsta un veido sevi. Tad mācoties, viņš arī iemācās, ja viņš pats to dara. Šeit neliels mans mākslas darbs. Paskatīsimies šo attēlu mazliet filozofiski. Ja mēs pieņemam, ka šī te sala, kur jūs redzat, ir izpildāmais uzdevums, un vecāku sniegtā palīdzība A variantā, jūs redzat tur smuka mamma ar saules brillēm, A variantā ir palīdzība ir aizvest bērnus līdz tai salai. Tātad izlasīt priekšā uzdevumus, izpildīt uzdevumus, pateikt atbildes, atrisināt lietas bērna vietā. B variantā vecāku sniegtā palīdzība ir iemācīt apieties ar airiem, nolasīt karti, pielietot binokli, un jeb iemācīt veidus, kā izpildīt uzdevumus patstāvīgi. Savukārt dārgumi šeit ir iegūtās zināšanas un prasmes. Dārguma redzam uz salas. Kā iepriekš teicu, kad sala ir izpildāmais uzdevums. Tas, teiksim, varētu būt kā mērķis varbūt, bet vai tiešām tikai izpildīt uzdevumu ir tas patiesais mērķis? Man liekas, ka patiesais mērķis ir iegūt tos dārgumus, zināšanas un prasmes, un tos var izdarīt tikai tad, ja bērns pats to izdara. Nu, lūk. Un pēc šī skaidrojuma man būtu ļoti svarīgi, lai ir saprotams, kad kuriem no bērniem palīdz vecāks iegūt šos dārgumus. Tā variantā dārgums iegūst pats vecāks. Bērns šajā variantā neko neiemācās. Vai arī iemācās to, kad var viegli palūgt un mamma izdarīs vai kāds cits viņa vietā. Kā palīdzēt bērnam, nevis izdarīt bērnam vietā? Pirmais ir sniegt atbalstu, un šis jau ir tas, ka daudz no tā, ko jūs vecāki jau minējāt. Pirmais ir radīt drošības sajūtu. To, ka drīkst kļūdīties, drīkst lūgt palīdzību, un kas svarīgs ir pats mācīšanās process, nevis tā iegūta atzīme, kā arī uzmundrināt. Es zinu, ka tu to vari, tev ir tikai vēl mazliet un būsi jau izdarījis, iemācījies, pabeidzis, atbalstīt jebkurā darbībā, kaut vai ar vārdiem, jo vārdu un atbalsts ir ļoti svarīgi. Es dzirdēju 2 reizes pieminot to atbalstu, uzmundrinājumu vai uzslavu, bet es no savas puses gribētu teikt, ka šī uzslava mutiskā būtu bērnam jādzird biežāk,
Jo ir taču patīkami mums pašiem arī dzirdēt, ka tev ir lieliski ideja, tu esi ļoti interesanti izdomājis, pastāsti par to vairāk, tas motivē darīt vairāk, izdarīt labāk, tātad paslavēt. Otrais, kā radīt labvēlīgus apstākļus, kā jūs minējāt, darba stacija, jeb telpu zonējums, sadalīt tur spēļu stūri, guļamo zonu, mācību zonu, lai netraucē mācību vide. To es nestāstīšu sīkāk, jo jūs ļoti labi pastāstījāt, kas dara un kas nedara. Tas pats, kas nekā lieka, tikai tas, kas nepieciešams mācībām, mācību zonā. Lūk, un novērst visus to, kas varētu novērst bērnu uzmanību no paša mācību procesa. Jūs jau minējāt, uzliekot datoram un internetam visādas paroles un liegumus spēlēt spēles, skatīties multfilmas, bet ir noteikti vēl kādi paņēmieni, kā novērst to, kad bērnam tiek novērst uzmanība. Kaut vai lietot trokšņu slāpējošās austiņas, ja mājās ir vairāki bērni dažādā vecumā, un tad kādam ir jāmācās, kāds var tai pašā laikā rotaļāties. Tāpat arī dot instrumentus, lai bērns spētu paveikt vēlamo. Tātad nevis izdarīt viņa vietā, bet iemācīt un iedot tik daudz, lai viņš varētu izdarīt to, kas viņam ir jāizdara. Un šeit, kā pirmais, jūs jau ar to minējāt, būt klātesošam, būt blakus, gan tad, kad bērnam ir mazās uzvaras, gan tad, kad ir piedzīvots arī neveiksmes. Un nevajag uzreiz varbūt novērst un vainot, tur tas vai tas vainīgs, bet konstruktīvi. Ja tā neveiksme ir, teiksim, pieļauta dēļ kādas neizdarības vai tad izskaidrot, paskaidrot, kāpēc, lai viņš saprot, ko viņam nākamreiz darīt vai nedarīt, lai tā nenotiek. Un būt vienkārši blakus, un kamēr viņš izdzīvo visas savas sajūtas, tādā veidā arī rodot to drošo vidi un sajūtu, un viņam vēlme arī mācīties. Tātad uzticēties bērniem. To jūs minējāt katrs, kad uzticēties, paļauties, ka bērns pats var. Kaut vai ar 10. reizi, bet viņš var. Un, jo bērni to ļoti labi sajūt, ka viņiem vai uzticas vai neuzticas. Tāpat arī parādīt veidus, kā tikt galā, un tas ir sadalīt, piemēram, uzdevumu mazākās daļās. Jo uzdevuma nosacījums, ka tad, kad izlasa, tur brīžam ir savietot kopā 2, 3, 4, pat 5 uzdevuma nosacījumi, un tad, kad viņš to visu izlasa, tad viņš saprot, ka viņš nesaprot, kas viņam ir jādara, tad iemācīt sadalīt uzdevumu pa daļām. Un visbiežāk tas ir, ka viens uzdevuma nosacījums ir viens teikums, jeb līdz komatam. Un to viegli var iemācīt bērnam atrast, ieraudzīt un saprast, ka viņš izlasa konkrētu daļu. Vēlāk būs izveidots simulācija video, kur jūs to arī redzēsiet, kā var palīdzēt viņam sadalīt un saprast šos uzdevumu nosacījumus sīkāk pa daļām. Jūs minējāt arī špikerus. Ļoti labi. Ideālā variantā kopā ar bērnu un gatavoti konspekti, špikerīši, atgādnes, jebkā to nosauc, jebkas, kas var bērnam palīdzēt un palīdz saprast vielu un izpildīt uzdevumu. Plakāti, tāpat arī, lai sevi kaut kā mobilizētu, izmantot arī timers, kā jūs jau minējāt. Lieti nodara iespējams arī, kā saglabāt mieru. Ja kaut kas neizdodas, jo bērni ir dažādi, viņi ir varbūt emocionālāki, varbūt vairāk satraucās par kādām lietām, vai ja neizdodas kaut ko paveikt ar pirmo reizi, tad vajadzētu viņiem sniegt tieši viņiem piemērotus instrumentus, kā piemēram dziļi izelpoties, aizvērt acis, izskaitīt līdz 10, izkliegties spilvenā vai kaut ko, kas tieši dara jūsu bērnam. Tāpat arī lietas, kas var palīdzēt koncentrēties, piemēram, ūdens, svaigs gaiss, labs apgaismojums un tam līdzīgi. Tālāk mazliet praktiski ieteikumi. Ko tad darīt? Pirmais, ko es iesaku piedalīties konsultācijās. Jūs arī teicāt, labi, ir
piemēri un ir gadījumi, kad varbūt piedalīties konsultācijās nedara kādam bērnam, bet lielākajai daļai tas der un tas ir pat vajadzīgs. Sevišķi, ja tas ir sākumskolas posms, jo skolotāji prot izstāstīt tēmu un uzdot jautājumus tā, lai bērniem rosinātu domāt gan ārpus ierastā, gan arī tā, lai bērns pats nonāk pie secinājuma. Viņš pats atrod atbildi uz jautājumu vai problēmu situāciju, un tādā veidā viņš arī iemācās šo pašvadīto mācīšanos, un viņš arī apgūst mācību vielu. Tāpat konsultācijās tiek doti vēl papildus citi uzdevumi, nekā tikai tas, kas ir iekļauts mācību materiālos, un paskaidrots dažādos veidos. Un skolotājs jau redz, ja skolēns nesaprot, viņš skaidro vēl no 1, 2, 3, 4, 5 puses, pēc es ļoti iesaku piedalīties konsultācijās. Ja tas nav pat pamēģināts, tad pamēģināt kaut kādu periodu, ne tikai vienu dienu, bet pamēģināt, un jūs redzēsiet, kad ir vērtīgi to darīt. Tātad lasīt prasme un lasītā izpratne. Tad, kad es sākumā rādīju vecāku anketu aptaujas iesniegtās atbildes, tad tur parādījās, ka tieši lasīt prasmes un lasītās izpratnes uzdevumus, ieteikumus pielieto visbiežāk un ikdienā. Tātad, kāda ir atšķirība? Jūs esmu dzirdējusi un lasījusi jautājumus, tad vai ir atšķirība un kas tas ir? Jā, ir atšķirība. Tātad lasīt prasme ir tas, ka tu spēj izlasīt raiti burtus, kas ir tavā priekšā. Tu viņus spēj izlasīt. Bet vai tu saproti, kas tur ir? Konkrēti šeit ir burtu savirknējums, kāds nu sanāca, tāds nu sanāca, bet bez domas apakšā. Taču lasītā izpratne ir tas, ka tu izlasi un tev ir sapratne, tev ir asociācija, tev uzreiz galvā kaut parādās, citi saka, parādās bilde, citi saka, parādās mazā filmiņa. Ir asociēti, kas tas ir, ko tu esi izlasījis, un tu to saproti ne tikai izolēti kā vienu vārdu, piemēram, sarkans un zilonis, bet tu spēj šo uztvert kontekstā, sarkanas zilonis. Uzreiz noteikti visiem ir ierasti asociācija, ka zilonis parasti nav sarkans. Tad sarkanas zilonis uzreiz prāts sāk strādāt aktīvāk. Lūk, pie lasīt prasmes es uzsvērtu burtu lielumu un burtu veidu. Es ieteiktu izmantot fontu Arial. Es pareizi pateicu fonts, burtu veids. Kāpēc Arial? Tāpēc, ka viņš ir vistīrākais, bez nekā lieka, acī visvieglāk uztverams. Sevišķi, ja bērnam ir kādas grūtības uztvert, atcerēties burtus, tad šis ir vistīrākais no visiem piedāvātiem fontiem. Par burtu lielumu ir tie, kas izdrukā tekstu. Ja bērnam ir vieglāk izprast, uztvert tekstu drukātā veidā, tad es iesaku tomēr ieguldīties un arī drukāt. Un nenoskopoties ar papīru un tinti, bet tekstu drukāt atbilstoši viņam, katram bērnam, kā viņam ir ērtāk uztvert. Pēc acu ārstu teiktā, kā nobriest cilvēka acs, tad, piemēram, 5-gadniekiem piemērots fonts ir 22, 24. Pirmās klases bērniem 18 līdz 16, kā kuram. Otrās klases bērniem 16, 14. 3. 4. klase 14, 12. 5. 7. klase 13, 11. Un savukārt no 8. klases un pieaugušie, tad viņiem ir šīs standarta 12 un arī pat 10. fonts ir derīgs. Bet, protams, tas ir aptuveni vidējais, kas ir pateikts, bet ir jāskatās, kāds, kuram individuāli ir piemērotāks. Varat pamēģināt izprintēt vienu tekstu vienā izmērā un pēc tam to pašu citā un iedodot lasīt, jūs jutīsiet to tekstu, ko izlasa raitāk, labāk uztver, atcerās, tātad tas ir īstais un piemērotais lielums, un tas ir būtiski, un tas ir svarīgi. Tāpat arī, tad, kad printējat
tekstu laukā skatāties, lai viens uzdevums būtu izdrukāts uz vienas lapas, lai bērnam nav šādi jāgroza, jo tik sevišķi tiem, kam ir kaut kādas grūtības, grūtāk uztvert, viņš izlasa, kamēr viņš to lapu pārgroza uz otru pusi, viņš jau ir aizmirsis, ko viņš ir izlasījis. Tad viņš apskatās, kas tur ir rakstīts. Man tur kaut kas bija jāatzīmē, pagaid, kas tur bija. Viņš griež to lapu atpakaļ un atkal saprot, ka viņš pat neatcerās, kurā rindiņā viņš ir bijis. 1., 3., 7. Sevišķi, ja teksts ir garāks. Tāpēc, ja daram, tad daram maksimāli, lai uzdevumi tiešām ir uz vienas lapas. Ja nav iespējas uzdevums izdrukāt uz vienas lapas, tad liekat blakus otru lapu. Vienā ir teksts, otra vienkārši balta lapa blakus, kā melnraksts, bērns lasa un uzreiz piefiksē, atzīmē. Tāpat arī pašā tekstā veic atzīmes, lai vieglāk būtu orientēties un nepazustu. Tātad mans ieteikums precīzi lasīt un saprast izlasīto. Un, lai to varētu izdarīt, ir jāvingrinās katru dienu. Ir katru dienu jāizlasa. Vairāk, mazāk, bet ir katru dienu tas ir jāizdara. Kā minimums, vismaz 10 minūtes dienā būtu jāvelc šim laiks. Tā. Ko ir vērtīgi zināt? Kas vēl palīdz izprast uzdevumu, jeb orientēties plaknē, orientēties uz lapā uzdevumos? Kas ir vārds? Kas ir teikums? Prast izskaitīt teikumus. Šeit es kā piemēru varu pateikt, ja es pasaku, uzraksti datumu lapas augšējā labajā malā, pirmajā līnijā. Tur ir tik ļoti daudz dažādas lietas, kas bērnam ir jāatcerās, un ja viņš nezina, kas ir augša, apakša, vidus, rindkopa rinda, viņam šo izdarīt jau ir neiespējami. Un tas apgrūtina gan izdarīt, gan uztvert mācību vielu. Līdz ar to šīs ir pamatlietas, un šo var mācīt jau pat bērndārzniekam saprast, kas ir kas, bet dzīvē vispieredzes pat 3., 4. klasē nezinu, kas ir rindkopa, viņš nevar uztvert, kas ir rindkopa. Ja skolotājs, piemēram, saka, strādājam ar tekstu, skatāmies, lasam tur 3. rindkopu, viņš nespēja atrast. Un ja ir vēl grūtības ar lasīt prasmu, un viņš lasa mazliet lēnāk nekā citi, tad viņam šis uzdevums prasa ļoti, ļoti, ļoti daudz laika. Tad, ja šīs lietas iemācās, ir daudz vieglāk izdarīt, izpildīt un saprast uzdevumu nosacījumus. Tā. Secīgums. Uzdevumu nosacījumos ir secīgums. Kā piemērs, klasisks lasīšanas uzdevums ir dots teksts, pēc tekstā ir doti jautājumi, uz kuriem ir jāatbild. Ne visi bērni saprot un zin, kad uz pirmo jautājumu atbildi ir jāmeklē teksta sākumā. Viņi sāk meklēt beigās, vidū vai kaut kur pirmā vieta, kur acis piedurās pie teksta. Atbild uz nākamo jautājumu ir jāmeklē pēc atbildes, kas ir bijusi uz pirmo jautājumu. Tas ir parasti. Protams, vecākiem bērniem sarežģītākos cieto riekstu uzdevumos var būt arī savādāk, bet ja bērns jau zina šo te, kad uzdevumos ir secīgums, tas pats arī tekstu uzdevumos, ir secīgi jāizpild, kas ir teikts. Un ja viņš prot to izdarīt, viņš jau ir uzvarētājs, viņš jau spēja saprast, un viņš jau labāk varēs izpildīt, prasīt to. Nākamais. Dot tieši tik, cik ir vajadzīgs. Kā to saprast? Tas ir tā. Svarīgi, tas ir par atbalstu, tas ir par palīdzību. Tieši par palīdzību. Jo svarīgi ir neiedot par maz. Nu, kā jūs redzat, ja telpa ir par mazu divānam, kurš ļoti patīk, ir ļoti grūti viņu tur nolikt tā, lai būtu ērti sēdēt. Tātad, ja jūs palīdzat bērnam, bet jūs viņam neiedodat to palīdzību vai iedodat to palīdzību par maz, piemēram, ja viņš neprot uzrakstīt burtus un jūs viņam noliekat priekšu alfabētu un sakat raksti,
tas būs par maz. Jo tad viņš sāks nevis burtus rakstīt, bet viņš burtus sāks zīmēt. Tā kā viņš viņu redz, tā viņš mēģinās uzzīmēt. Un ja viņš startā ir sācis zīmēt burtus, viņš viņus zīmēs arī turpmāk, jo pēc tam pārmācīties un iemācīties pareizi uzrakstīt burtu, lai tas būtu organiski un viegli, tas būs daudz grūtāk. Tātad, un ja viņam iedod informāciju pa maz, viņš nespēja izpildīt pietiekoši, nespēja apgūt šo vielu uzdevumus atbilstoši savam spējām. Un viņam sāk zust interese, viņam paliek garlaicīgi, viņam var sākt būt nepatika pret konkrēto mācību priekšmetu, ja tas viņam ir par sarežģītu, ja palīdzība ir par maz. Savukārt, ja palīdzība ir par daudz, ja jūs iedodat viņam par daudz vairāk nekā vajadzīgs, nu kā jūs redzat arī, puisis lielajās biksēs, nu ko viņš dara? Viņam ir jautri. Viņam reāli ir jautri, viņš spēlējās, viņš izdara visu iespējamo, ko viņš var izdarīt, jo viņam ir garlaicīgi. Tātad, ja bērnam ir iedod uzdevumu par vieglu vai pārāk daudz atbalstu sniedz, viņam kļūst garlaicīgi, viņam atkal zūd motivācija, viņam zūd koncentrēšanās spējas, viņš sāk nodarboties ar blakus lietām, viņš spēlēsies, viņš bakstīs kādu, kas sēž blakus un neapgūst zināšanas atbilstoši savām spējām. Tik vienkārši, jo viņam ir iedots pārāk vienkārši, viņam ir garlaicīgi. Un šeit tad vecākiem ir lielais uzdevums. Viņam ir jāatrod zelta vidusceļš, viņam ir jāuztic savam bērnam, viņam ir jāpārzina sava bērna spējas un jāiedod tieši tik daudz palīdzība, atbalsts, lai bērns varētu izpildīt uzdevumu, bet lai pildot to uzdevumu, viņam būtu jāpiepūl savas smadzenes, lai viņam būtu jādomā, lai viņš to varētu izdarīt. Tajā brīdī ir zelta vidusceļš un viss ir super. Un tad arī bērns mācās ar prieku. Nākamais slaids būs mazais simulāciju video, kā nevajadzētu darīt. Tas būs tā, kad tā būs darīšana bērna vietā. Tā nevajag darīt. Taču arī tajā piemērā var atrast labas lietas. Piemēram, kā noskaņošana, ka uzdevums ir vienkāršs. Vai kad izdomātā secība var tikt sanumurēta, tādā veidā bērnam vieglāk ir atkal izdarīt uzdevumu. Tad elementāri viena maza lieta sanumurēt vārdus, bet tas viņam palīdz, viņam tomēr ir jādomā. Un tur tiks norādīts pirmais vārds uzdevumā. Šeit es pieliku pie labām lietām, bet ar zvaigznīti, kāpēc? Tāpēc, ka tur tika norādīts šis, lūk, ir pirmais vārds. Tā darīt nevajag, tā jau ir teikšana un darīšana priekšā, bet to var izdarīt ar uzvedinošiem jautājumiem. Tātad darīšana bērna vietā, tā ir lasīšana bērna vietā. Norādot ar pirkstu, kas ir jādara, jo ja bērns nesaprot raksti 3. līnijā vai līnijai pa vidu, to pasakot vienreiz bērns nesaprot, ko dara vecāks, hops ar pirkstu burtnīcā šeit. Tā ir izdarīšana bērna vietā. Tā darīt nevajag. Jo nākamajā reizē, tad, kad jūs teiksiet, raksti 3. līnijā pa vidu, viņš atkal teiks, es nesaprotu, kur tas ir. Un tad atkal būs šeit, un tā jūs varēsiet stāvēt viņam blakus līdz pat 12. klasē, un pat vēl tālāk. Jo viņš nezinās vienkārši. Tik elementāra lieta, tāpēc tas slaidiņš atpakaļ, ko es teicu, pašas par sevi it kā saprotams lietas. Bērns ir gudrs, viss ir kārtībā, taču viņš nesaprot šo elementāro jēdzienu nozīmi. Viņš neprot viņus pielietot. Pārbaudiet, paskatieties uz saviem bērniem. Varbūt tomēr kaut kas nodara no tā visa. Pasaka priekšā vārdu secību. Tā arī nevajag darīt. Bet šis te ir konkrēti par to simulācijas video, kas sekos. Tur ir viens maziņš uzdevums. Jo, lai es jums pastāstītu, ko darīt vai nedarīt par visāda veida uzdevumiem, tad mēs šeit pavadītu, man liekas, nedēļu sarunājieties. Tad
konkrēts viens šis mazais uzdevums, konkrēts šīs lietas. Kāpēc es tagad jums to pastāstīju? Tāpēc, kad iespējams, tad, kad jūs skatītos, varbūt jūs nepamanīt šīs lietas. Taču, ja mēs tagad viņus izrunājam, tad jūs viņus ieraudzīsiet. Cerams, ka viss aizies. Lūdzu, izpildu uzdevumu. Tas man jādara. Izlasu uzdevumu nosacījumus. Es saprotu. Nu kā, pavisam vienkārši. No dotajiem vārdiem izveidot teikumus. Uzrakstos visiem burtiem atlāc aplīšus. Nu, kur šitie vārdi? Tos jāskārto teikumu. Labi. Baroja, pelikānu, dace, dusmīgu. Nē, tu jāsliek vārdi pareizā secībā, lai sanāk loģisks teikums. Baroja, pelikānu. Nē, sāc ar dace. Dace būs pirmais vārds. Dace, dusmīgu, pelikānu. Baroja. Nē, dace ir pirmais vārds. Beidzās ar pelikānu. Pelikānu būs tad pēdējais vārds. Dace, baroja, dusmīgu, pelikānu. Jā, ļoti labi. Tagad ņem un uzraksti. Baroja, pelikānu, dace, dusmīgu. Nē, uz dace vārdu uzraksts cipar 1. Baroja, cipars 2. Tas būs otrais vārds. Šitais, jā. Tas būs otrais. Tad būs trešais vārds. Nu, tad pēdējais, 4. Nu, tad ņem un pārraksti. Tāds mazais ieskats, kā iespējams klasiski notiek, bet šādi darīt nevajag. Jo šādi bērns neiemācās mācīties. Vecāks nostāv blakus, saprot, kad vienkārši, kungs kārtējā reize neko nesaprot, iztērē visu savu vakaru, visu laiku, viņš ir dusmīgs, nav izdarījis savas lietas, saklied uz bērnu, bērns jūtās tā, kā viņš jūtās, kad uz viņu sakliedz, plus viņš saprot to, ka viņš nevar neko izdarīt, nākamajā reizē jau nekas nav mainījies. Tāpēc vajadzētu darīt citādāk. Tātad nākamais uzdevums. Nākamais uzdevums būs tas pats, tikai citādāk. Tātad, kas palīdz bērnam mācīties? Tas, ka bērns pats skaļi lasa nosacījumus, un, jo izlasot klusiņām, viņš nedzird sevi. Lasot skaļi, viņš dzird arī sevi. Viņš ne tikai ar acīm skatās, bet viņš arī ar ausīm visu skatās, klausās un mācās. Un ir labāk saprast. Tālāk, izskaita teikums. Saprot, cik uzdevumu jāpaveic. Jo, ja uzdevumam nosacījumos parasti ir viens teikums, tad arī ir viens uzdevums, kas ir jāizdara. Ja uzdevuma nosacījumā ir 2 vai 3 teikumi, tā tad būs jāizdara 2 vai 3 lietas. Tāpēc ir svarīgi saprast, prast, atpazīt teikuma robežas, kad teikums kā sākās, kur viņš beidzās, lai viņš varētu izskaitīt, cik ir. It kā ļoti vienkārši, bet arī 3. klasē to grūti ir izdarīt. Ne visiem, protams. Pasvītot katru teikumu citā krāsā. Tad, kad tikko uzsāk mācīties, un tad, kad mācam mēs šo lielo, milzīgo ziloni sadalīt mazās daļiņās, ja šo lielo uzdevumu, ko saprot, ka nesaprot, sadalīt sīkāk, tad šis ir veids, kā to izdarīt. Un bērniem patīk krāsas, viņi ļoti labi uztver šo. Tad katru teikumu pasvītro citā krāsā, lasa pa vienam teikumam un dara, kas ir jāizdara. Tā. Pēc tam arī pārbauda izdarīt to ar uzvedinošiem jautājumiem. Un pārliecinās, ka ir sapratis to, ko ir izlasījis. Ko šajā video jūs redzēsiet, ko vajadzētu vēl pavingrināties bērnam, nosacīt bērnam, jo arī šis būs simulācija video. Lasot, ievērot teikumu robežas. Ja pamanīsiet, tad tur 2 teikumi tiks salasīti kā viens. Jāvingrina ar uzmanību. Un jāsaprot, ka nosacījums ir jāizpilda secīgi. Jā, esi gatava? Jā. Sākam pildīt uzdevumu. Labi. Tas man ir jādara. Mums izlasam uzdevumu nosacījumus. No dotajiem vārdiem izveidot teikumus.
Uzraksti tos visiem burtiem, apvelc aplīšus. Man visiem burtiem jāvelk aplīši. Vai var parādīt, lūdzu, kur ir rakstīt uzdevumu nosacījumos pirkstu? Te. Ļoti labi. Tagad izskaidro, cik teikumos ir aprakstīt uzdevumu nosacījumu. Saskaidro, cik ir teikumu. 1, 2, Ļoti labi. 3. Malacis. Tagad paņem 3 dažādu krāsu zīmuļus un katru no šiem teikumiem svītro savā krāsā. Vai pasvītrot visu teikumu līdz beigām? Jā. Paskaties nākošajā rindiņā. Teikums neturpinās vēl. Jā. Tad var zināt, ka teikums beidzās. Teikums beidzās ar pieturzīmi. Paskaties, vai rindas beigās tur bija pieturzīme? Nē, nav. Nebija. Jā, un kur tad beigās ir pieturzīme? Šeit. Jā, un vai tu zini, kas tā ir par pieturzīmi? Izsaukuma zīme. Malacis, noreities. Atradusi 3 teikumus, un katrs izkrāsojis savā krāsā. Tas nozīmē, ka mums visticamāk būs arī cik uzdevumi, kas jāveic? 3. 3. Ļoti labi. Ļoti labi. Nu, lasam pirmo teikumu. Uzdevumam Jā, šajā pirmā teikums. no dotajiem vārdiem izveidot teikumus. Un tagad izstāst, kā tu saproti, kas tev ir jāizdara. Jāizveido teikumu. Labi, no kā tu teikums veidosi? No kādiem vārdiem? No šitiem. Jā, no šiem uzrakstītiem vārdiem. Nu, tad pamēģini izveidot teikumu no tiem vārdiem. Ielīda pudelē 10 bites bailīgas. Jā, šādi ir vārdi. Nu, pamēģini salikt viņus teikumā. Bites bailīgas ielīda pudelē 10. Vai sanāks mums teikums? Bites bailīgas ielīda pudelē 10. Jā, nē, nav. Nu, pamēģini vēl. Bailīgas nē. 10 bailīgas bites ielīda pudelē. Paskat, cik skaists teikums tev sanāks. Ļoti labi. Un tagad tev uzdevums bija izveidot, jā? Labi, izlasam vēlreiz pirmo uzdevumu. No dotajiem vārdiem izveidot teikumus. Ok. Vai tev sanāca izveidot no dotajiem vārdiem teikumu? Jā. Sanāca un ļoti skaists bija teikums. Kāds viņš bija, vai pamēģinām atcerēties? Ielīda, 10 bailīgas bites ielīda pudelē. Super. Tagad izlasam otro uzdevumu nosacījumu. Uzraksti tos. Jā, tagad uzraksti to teikumu. Ir. Tā. Tu minēji, ka teikums beidzās ar ko? Ar pieturzīmi. Paskati. Ļoti labi. Nu, un tagad skaļi izlasi, ko tu esi uzrakstījusi. 10 bailīgas bites ielīda pudelē. Un tagad lēnām izlasi. Paskaties, kā vai visi vārdi pareizi uzrakstīti. 10 bailīgas bites jālīda pudelē. Nu, un apskaties vēlreiz, vai visi vārdi pareizi uzrakstīti. Jā. 10 bailīgas bites ielīda pudelē. Jā. Super. Liels malacis. Nu, ko mums palika vēl pēdējais uzdevuma teikums. Izlasi lūdzu pēdējo teikumu. Visiem burtiem apvelc aplīšus. Kā tu saproti, kas tev jāizdara? Man ir jāapvelk apli visiem un burtiem. Kurā teikumā tu meklēsi un burtus? Tajā, ko es uzrakstīju. Labi. Ļoti labi. Un, vai tu vari lūdzu man uz lapas malītes uzzīmēt vienu aplī? Kāds ir izskatās aplītes? Te? Jā. Uzzīmēt aplī. Super. Nu, ko? Vai tu varēsi izpildīt šo uzdevumu? Jā. Nu, pamēģini.
Malacis. Tev ļoti labi izdevās. Uzrakstīt ieteikums, ko darīt vai nedarīt, ir grūtāk. Vieglāk varbūt uztverams, ja izspēlē to šādā veidā. Saku, šis bija simulācija video. Mēs vakarā ar vīru spēlējāmies, teiksim tā. Nu, lūk, es ceru, ka šis video jums deva dažādas idejas, kā palīdzēt bērnam, kādā veidā, kā uzdot jautājumus vai gluži ko nedarīt, lai viņam palīdzētu saprast, lai sniegtu to palīdzību. Jo visiem viens nederēs. Katram ir savs. Un jums ir jāzina, cik daudz, vai visu šo būtu jāpielieto tieši jūsu bērnam iekš vienu uzdevumu, vai tikai kādu vienu detaļu no šī visa, lai bērns varētu pats izpildīt. Šādā veidā, ja jūs sāksiet ar bērnu mācīties, parādīsiet, ka šādi var mācīties, pildīt uzdevumus, viņš izpildīs vienreiz, otrais, trešoreiz, pēc 5., 6. reizes, viņš jau sapratīs to secību, kas ir jādara, viņš pats sameklēs teikumus, viņš viņus pasvītros, viņš viņus sāks lasīt pa vienam, ja viņš kaut ko nesapratīs, viņš jums vaicās, bet viņš jau varēs sākt patstāvīgi darīt. Vai šādā veidā startā ir viegli palīdzēt bērnam? Nē, es neteiktu, ka ir viegli. Īstenībā ir grūti startā, tāpēc, ka tiešām ir pašam jādomā, lai neiedot to palīdzību par daudz. Bet pēc tam, tad, kad bērns būs sapratis to veidu, kā viņš pats var izpildīt šos uzdevumus, viņš virsotni sasniegs pats, un jūs varēsiet tikai stāvēt lejā un aplaudēt viņam, kā viņam viss labi izdodās. Vai atbalstīt, kur tiešām viņam būs nepieciešams. No manas puses tas ir viss. Es ceru, ka man izdevās, ka jūs tagad saprotat, kas ir palīdzība bērnam un kas ir darīšana bērnam vietā un kādas tam ir sekas. Vai nu bērns iemācās, viņš tiek līdz tiem dārgumiem, viņš viņus dabūna, vai viņš tikai aizved ekskursijas veidā, tiek aizvests līdz salai, bet dārgums tā arī neiegūst. Kā bija sākuma slaidā. Paldies! Ok, paldies, Lielas Janeta. Ļoti forša prezentācija, ļoti uzskatāmi, vispār apsveicam tā nodarbe spēlēties ar vīru un taisīt šādu simulācijas video. Tas ir itīgi labs, bet ir viens jautājums palicies. Palīdz lūdzu sasiet galvā vecākiem šo te tavu prezentāciju, kura faktiski bija domāta un bāzēta darba ar mazajiem bērniem, ar ideju, kā es šo varētu izmantot, ja man ir, piemēram, 6. klases skolnieks, 8. klases skolnieks, 10. klases skolnieks, kurš vienkārši, kaut kādu iemeslu dēļ nav motivēts pats neko īsti darīt un ir stumjams grūžams un tā. Vai tev ir idejas 3 teikumos? 3 teikumos, ja? Tā jau. Tāpat visu vakar silšķi un te ir vēl tā. Nav motivācijas, ir jāsaprot, kāpēc. Motivācija ir aizberga pati augša. Tas, ka viņam trūkst motivācija. Jums ir sarunu veidā vai jebkā citādi ir jānoskaidro, kāpēc viņam nav tās motivācijas. Jāsaprot, kurā mirklī viņam tā motivācija pazuda, kas viņu piebeidza. Un no tās vietas būtu jāsāk būvēt tā motivācija augšā. Lielākajā gadījumā ir šīs 2 lietas. Vai nu ir par garlaicīgu, jo uzdevumi ir par viegli, ir par daudz palīdzības. Un tad sākās tas, kad vairs neklausās, vairs nepildi, jo es tāpat zināšu, es varu neklausīties, es zināšu, kas ir jādara. Un tad kaut kāds mirklis hops paiet, un viņš šādi ir pavadījis laiku, un pēkšņi viņš ir pazaudējis kaut ko jaunu, kaut ko svarīgu, un viņš vairs nesaprot, viņš netiek līdzi vielai. Un tad jau sākās šī ākstīšanās, traucēšanās, motivācijas trūkums kaut ko darīt, jo viņš saprot, es tikko visu sapratu, es visu zināju, man nekas nebija jādara, bet tagad es vairs neko nezinu. Viņš vienkārši savu uzvedību varbūt nemaina, viņš turpina būt bez motivācijas vai nemācīties vai izvairīties no šiem uzdevumiem. Tāpēc šis mirklis ir svarīgs saprast, kurā vietā ir tas, cik tālu saprot, kur vairs nesaprot un kāpēc nesaprot. Un atkal otrs ir, kad
kā es teicu, vai nav par grūtu, varbūt ir nepieciešams kāda palīdzība. Kaut arī tā pati lasīt prasme nav svarīga, vai viņam ir 5, 10, 20, 70 gadi, bet ja viņam ir grūti izlasīt uzdevumu nosacījumus, tad, un ja viņš izlasa arī mehāniski, bet viņš nesaprot, kas tur ir rakstīts, viņš arī neizpildīs. Viņam grūti to izdarīt, viņš nemaz fiziski varbūt nemaz to nevar izdarīt, ja viņam nav kāda palīdzība no malas. Bet tas ir jau, un tas ir no logopēdijas jautājums. Tas jau ir tiem, kam ir ļoti, ļoti grūti. Nu, es ikdienā strādāju ar šādiem, un ar to man tās atbildes vairāk būs, kas ir tendētas uz šādiem. Bet primāri visam ir lasīt prasme un atbilstoša grūtības pakāpe uzdevumiem. Okay. Būtu Pieliekot klāt komentāru nevis no logopēdijas, bet no psiholoģijas, tad ļoti svarīgi ir atrast arī punktu, robu, balto plankumu zināšanās, kuras iepriekš vajadzētu būt apgūtas, bet kuras nav. Tas arī kolosāls demotivators visiem, pilnīgi visiem, gan lieliem, gan maziem. Okay. Vai vēl kaut kas piebilstams? Ļaujiet darīt pašiem, uzticieties saviem bērniem, ja nepieciešama palīdzība, prasiet skolotājiem, logopēdam. Un visiem iesaistītiem. Tā skaitā vecāki viens otram klašu čatos. Nu, piemēram, mūsu skolā. Tas ir iespējams. Ok, paldies visiem milzīgs par laiku, ko jūs veltījāt šim vakaram. Es domāju, ka beigās sanāca ļoti saturīgs materiāls un ticu, ka daudziem viņš varētu būt ļoti noderīgs. Tā kā paldies visiem vēl vienreiz. Ļoti kolosāli viss kopā sanāca. Uz tikšanos skolā.